Čau! Šodien es tev parādīšu, kā pagatavot bizē cepumiņus. Tev vajadzēs 4 olas baltumus, 200 gramus cukura un šķipsniņu sāls. Ja vēlies cepumiņiem, vari kaut ko uzkaisīt. Dažiem no tiem es uzkaisīšu pekanriekstus un upeņu pulveri. Tātad, no olas dzeltenuma atdali olas baltumu. Svarīgi, lai pat mazākā daļiņa no olas dzeltenuma neiekļūtu pie baltuma, citādāk olas baltums nesakulsies. Olas dzeltenums nevajadzēs, tādēļ no tiem var pagatavot ko citu, piemēram, krembrulē. Links uz krembrulē recepti ir video aprakstā. Pievieno šķipsniņu sāls un sāc kult olas baltums. Tas ir jādara pakāpeniski. Sāc ar lēnu ātrumu, un tad to pakāpeniski palielina līdz maksimumam. Olas baltumu kullises ir kļuvis gaišs un putains. Aptuveni 2 minūtes. Tad vari sākt pievienot cukuru. Tas ir jādara pa daļām. Starp citu, bizē cepumiņus var gatavot arī ar brūno cukuru, un, manuprāt, tad tie garšo vēl labāk. Ja izmanto brūno cukuru, to vajadzēs nedaudz mazāk, aptuveni 150 gramus. Kad viss cukurs ir pievienots, olas baltuma masu kūl maksimālajā ātrumā, līdz tas ir kļuvis biezs un spīdīgs. Ja masu paviļājot starp pirkstiem jūti vēl cukura graudiņus, to vajag vēl pakult. Olas baltuma masu pildi konditorejas maisiņā ar zvaigžņu veida uzgali. Tas nav obligāti. Cepumu piciņas var veidot arī ar karoti. Uz cepamā papīra uzspied izvēlētās formas cepumiņu. Vari veidot dažādākās cepuma formas. Man patīk diezgan lieli bizē cepumiņi. Kā jau teicu, ja vēlies, vari kaut ko uzkaisīt. Cepumus liec cepeškrāsnī, kura sakarsēta līdz 200 grādiem. Temperatūru uzreiz pazemini uz 100 grādiem. Cepumu cepšana aizņems aptuveni stundu. Tas ir atkarīgs no cepuma izmēra un tā, kāda tev garšo gala cepumi. Man tie garšo vēl nedaudz mīksti vidū. Un lūk, gala cepumi. Es ceru, ka tev patika šis video. Tiekamies nākamajā video. Atā!